Nu, dziļums. Rītvars dziļums. Te ir iespēja met pa vārtiem un vārti! Nu, ko Patrioti gūst vārds mazākumā, un to izdara neviens cits kā Niksons, jeb numur 80 Niks Padasinoviks. Jā, labi izmantoja iespēju un mazākumā iemetam. Rezultāts 1-0. Ļoti labi nocīnījās uz zilās līnijas komandas kapteinis Folkmans, pēc tam jau dziļums paņēma ripu, ievilka tā teikt dziļumā, uzmetā, un pirmais pie apklucošās bija Niksons. Bloķēts Pēters Rāznā ripu kreisajā stūrī. Meklē, kam atdot, iedod dziļumam. Dziļums, tā ir piespēle uz Gats Miglāns. Gats Miglāns apakaļ uz Pētru Rāznu. Pēters mēģina one-timeri, bet garām vārtiem, kad 1,2 m sanāca. Un tur līdīs pats, dziļums lien pats. Jā, tur Miglāns bija brīvs, ļoti brīvs, prasīja ripu. Un te jau atkal Pēters Rāzna ripu. One-timers. Un atkārtots metiens. Vārti! Vārti! Nu, ko, ja es nemaldos, un es to daru reti, tad ieiešu tā. Numur 4, Pēteris Rāznā gūst vārtus Patriotu komandas labā un izvirza savu komandu vadībā ar rezultātu 2-0. Un, jā, Dāvis Strasdiņš, White Wings vārdsargs, tur 2 seivi, ja nemaldos, bija no viņa puses, un nu jau trešo jau viņš jau vairs nevarēja, jo tur aizsargi nebija arī blakus īsti vairs. Iespēle no ripu viesi mums ir Strods. Pats iet uzbrukuma zonā, pietur ripu, atstāja labi un metiens un vārti! Un Armans Strasdiņš gūst pirmos vārtus White Wings rindās. Tur Ingūns Strosts visu darbu arī izdarīja un atstāja labi piespēli. Un, jā. Tieši tā, un spēles intriga ir apatkaļ. Jā, rezultāts 2-1 tuvāk jau ir. Jā. Brīnišķīgajā Erste Finance atkārtojumos jūs to redzat. Minūtes, pacelt roku bija. Jā, un 2 minūtes izsās, ka būs viesiem. Tieši tā. Un nebūs 2 minūtes. Aizturētā soda laikā otros vārds šajā spēlē gūst Niks Padasinoviks, jeb Niksons. Nu ko? Mums ir iespēju šovakar iespējams sagaidīt hat-triku. Jā, bet jāsaka, ir Patriks Švinka izdarīja visu darbiņu, aizskrēja, noguldīja aizsargu apspēlēja un iedēva tieši uz 0 Niksonam piespēli. Miglāns pietur ripu, tur uzspiež labi un labi iespēja Iljā Lisjuks. 1-1, metiens vārti! Un rezultāts mums ir 2-3. Mazākumā White Wings gūst otros vārtus. Tur Patrioti kļūdījās uzbrukuma zonā, deva piespēli uz aizsargu gar zilo līniju un kļūdījās, un to izmantoja White Wings. Rezultāts 2-3. Un ir 30 sekundžu pārtraukumiem punktiem. Un jā, tūdaļ jau spēle atsāksies. Un vēl joprojām Patriotiem ir vairākums 30 sekundes, un otrā perioda vēl ir 1 minūte atlikusi. Un iemetienā tur uzvarēja White Wings, bet arī mainieki un vārti! Un vārtus mums gūst. Un vārtus mums gūst neviens cits kā komandas kapteinis Artūrs Folkmans. Arčiks. 4. vārds, jā, mums gūst arī izmanto vairākumu Artūrs Folkmanis. Skaisti. Izskrēja, uzmetu un Dāvis Strasdiņš tur kļūdījās. Un ripā atradu, kā saka, veidu, kā tikt vārdu. Tad mums ir nepareizi vārdi vienkārši ielikt. Ok. Ne tikai. Ok. Un ripu Strots tur metiens un atkārto un vārti! Un 3. vārds mums gūst Iljā
Lisjuks. Un jā, rezultāts līdz ar to mums ir 4-3. Jā, ja pastamies atkārtojumā, tad jā, tur labi izspēlēta ripa. Un jā, tūdaļ jau iemetiens arī sekos. Un rezultāts ir 3-4 mainieku labām. Šos vārtus. Spēles labākie spēlētāji mainiekiem komandas kapteinis Artūrs Folkmans. Un White Wings rindās mums numurs 17 Ilja Lisjuks. Divu vārtu autors. Apsveicam Hokeja klubu Patriotu ar sezonas noslēgumu spēli. Ko šodien uzvarējām, bet žēl, ka tomēr pietrūka tik nedaudz, lai tiktu play-offos. Nekas, nenokaram galvos, domājam par nākamo sezonu un viss ir iespējams.